Labrīt! Labrīt! Šodien esam satikušies, cerams, kuplā pulkā tur aiz kameras, lai parunātu ar jums par Firmas LV un Horizon integrāciju. Un šodien ir tā superīgā diena, kad kolēģi no Firmas LV ir ieradušies ciemos pie mums birojā, lai jums arī izstāstītu. Un ar manīm šodien kopā ar Firmas LV pārdošanas vadītāja Evija Saltā. Labrīt! Prieks ar visiem neklātienē iepazīties. Paldies brīnišķīgai Ilgai, ar kur šodien kopā tātad runāsim par šo te lielisko iespēju, izmantojot arī Firmas LV, tātad ar papildus iespējām lietot šo te Horizon. Jā. Un attiecīgi arī, tad dienas laikā tad mēs visu sīkāk izstāstīsim. Jā, klientu datu pārvaldība un ceļš tās automatizācija kļūst ar vien aktuālāka dažādās tēmās, tā kā nekavēsimies un leksim tēmā iekšā. Pirms vēl tēmā, kā ierasts, nedaudz tehniskās lietas. Ja mēs jums izstamies tādas nedaudz miglainas, bet jūsu internets tomēr ir labs, tad paskatieties un varat nomainīt video kvalitāti. Tātad tajā logā, kur jūs mūs redzat, atrodat zobratiņu un tur var izvēlēties lielāku izšķirtspēju. Redzat arī logam blakus, kā blakus atrodas čats, tur varat droši arī uzdot jautājumus. Redzam, ka ir jau kāds ierakstījis, ka mūs dzird un redz, un sveiki tam, kas ir sasveicinājies. Un jā, tā kā ja ir kaut kādi jautājumi, tad rakstat, mēs arī viņus redzam un vai nu pa vidu, vai nu noslēgumā atbildēsim uz tiem. Jā, kā ierasts, pēc semināra arī saņemsiet video ierakstu. Ja nu kāds kolēģim gribat padalīties vai iespējams pašam kāds telefons zvans iztraucēja klausoties mūs. Tiešraidē ir iespējama arī neliela aizskava, tā kā ja uzdodat jautājumu, mēs uzreiz uz viņu neatbildam vai neredzam, tad zinat, ka tā ir iespējamība, vēl nav līdz jums aizgājis mūsu stāsts. Un tehniskajiem jautājumiem, ja nu tomēr kaut kas neizdodas, tad rakstat uz Vizma.LV. Mūsu kolēģi palīdzēs iespēju robežās saprast un pieslēgties. Tās mazas tehniskas lietas. Bet droši vien sāksim ar to, kā es teicu, šodien Firmas LV ir atbraukuši pie mums ciemos, tāpēc varbūt tevi pastāst nedaudz vairāk par to, kas tad jūs esat un ko jūs darat. Jā, Firmas LV tirgu darbojās kopš 2008. gada, un tā nav vienkārši portāls, kurā ir dati, vērtīgi dati vēl pie tam priekš jums darbam. Tā ir platforma, kur apvieno vairākas iespējas tātad šo te portālu lietot, kā rezultātā mēs iegūstam drošību un spējam tā kā palīdzēt ap 20,000 profesionāliem lietotājiem, kas esat jūs grāmatveži, finansisti, kā arī uzņēmumu vadītāji, mārketinga cilvēki, daudz izmanto žurnālisti. Un unikālu apmeklējumu skaits ik mēnesis mums ir 300,000. Tā kā jā, tā ir viena no lielākajām datubāzēm. Un jā. Un kas tad tur ir pieejams sīkāk? Jā, pieejams mums ir ļoti daudz pakalpojumu klāsts. Tātad tās ir, protams, šīs te izziņas, ko ikdienā noteikti daudz no jums arī izmanto. Tas ir šīs te brīdinājumi, sūtījumi, e-pastā, tātad saucamais monitorings, par to pastāstīsim mazliet vēlāk. Ir oficiālie reģistri, tātad datu bāzes, avoti, no kurām mēs iegūstam šos te datus, ko ikdienā katru dienu ienākot, ko mēs apstrādājam, kurus mēs sakārtojam un tālāk padodam jums lietošanai. Protams, arī analītiskā informācija, ko savukārt vairāk izmanto uzņēmumu vadītāji, mārketinga cilvēki, dažādi citi speciālisti, kas ir ļoti vērtīgi uzņēmumu izaugsmai un tā kā citu uzņēmumu novērtēšanai. Man vienmēr ir labs piemērs ar Firmas LV. Tu minēji par šiem oficiālajiem reģistriem. Mums Vizmas uzņēmumi Latvijā uzņēmumu reģistrā reģistrēti ļoti dažādi. Ir kam SIA, ir kam sabiedrība ar ierobežotu atbildību, ir kam pēdiņas priekšā, ir kam nav un tā tālāk. Un tad ir ļoti vienmēr interesanti pasīties uz Firmas LV datiem, ja jūs viņus esat sakārtojuši. Mēs viņus sakārtojam, jā, tev ir taisnība, jo arī mums iekšēji uzņēmumi ir tas saucamais datu monitorings. Tātad mēs uzņēmumus apsakojam, mēs viņus, intervējam, ievācam papildus informāciju arī ar faktiskajiem datiem. Tā kā tā ir pilnīga datu bāzes platforma tikai ar šiem te oficiālajiem datiem un nosaukumiem, bet arī ar faktiskajām adresēm, arī ar kontaktāluņiem, e-pastiem, mājaslapām un citu vērtīgu informāciju. Jā, jūs pievienojat vērtību vēl. Pievienojam vērtību, jā, jebkuram lietotājam, arī nereģistrētam lietotājam. Tā kā tā ir iespēja daudz ko uzzināt dažādiem, kā lai saka, lapas apmeklētājiem. Lieliski. Nu jā, un mums Horizonam jau visnībā ļoti daudzus gadus ir sadarbība un pat cieša integrācija. Un mēs
maija beigās mūsu klientiem nosūtījām mums Vizmā ir tāds digitalizācijas indeks, kur mēs klientiem stāstam par dažādiem procesiem, un arī Firmas LV bija viens no procesiem, par ko saviem klientiem stāstījām un sūtījām ziņu, kā tad klientiem veicas. Un tad nedaudz dati. Tātad šobrīd mēs redzam, ka mums ir 1424 licences, kurās tiek vadītas klienta kartītes kaut kādā veidā. Un kāpēc es saku licences? Tāpēc, ka kā organizācijas un uzņēmumi tie ir stipri vairāk, tāpēc, ka zem vienas licences ir slēpties vairāki uzņēmumi, kas lieto vienu datu bāzi. No tiem 974 ir kādreiz pēdējo 2 gadu laikā uzprasījuši pieprasījumu klienta kartītē. Parādīsim arī, kā tas izstāsta, tad īstenībā ļoti plaši izmantota funkcionalitāte. Un pagājušajā gadā mēs sadarbībā ar Firmas LV pievienojām vēl 2 jaunas lietas, lai visu automatizētu un aktuālās lietas automatizētu. Viens bija masveida datu atjaunošana, ko ik pēc laika mūsu klienti prasīja. Tur gada laikā ir paspējuši 50 pačamdīt. Tā kā tur vēl ir, kur augt, tāpēc es pieļauju, ka daļa no jums varbūt vēl nemaz nezina, kā to izdarīt Horizonā, tāpēc šodien pastīsimies. Un arī regulāri atjauno sankciju datus. Par sankcijām šobrīd arī noteikti vēl parunāsim detalizētāk, kāpēc jums to vajag. Tur 17 klienti ir ieslēguši regulāru sankciju datu atjaunošanu. Tā kā ir vēl kur augt, un tāpēc šodien esam satikušies, lai jums izstāstītu, kāpēc un ko jums vēl vajag paspēt pirms varbūt vasaras atvaļinājuma izdarīt. Nu, lūk, tad ķersimies klāt, un šodien rādīsim arī praktiski, ne tikai bildēs, tāpēc sākšu ar pamatu, ko rādīju, ka daudzi jau šobrīd izmanto, tad šos te Firmas LV pieprasījumus. Un tāpēc iešu arī uz Horizonu, un tad 2 pamata stāsti. Man jau ir atvērts klientu saraksts Horizonā, un 2 pamata stāsti. Viens ir, es vēlos pievienot jaunu sadarbības partneri, jaunu klientu kartīti. Un tad es spiežu Horizonā pievienot jaunu, man te ir iekšējā testa vide ar visādiem datiem, kā jūs redzat. Pirmajam, piemēram, paņemsim te pašu mūsu Vizma Enterprise, ja? Un tad es zinu, kad es gribu pievienot šo klientu, un ja man ir aktivizēts pieslēgums, un tas ir instrukcijās, ir viegli izdarāms, tad man šeit ir tādi F burtiņi, Firmas LV, viņš ir gan pie nosaukuma, gan ievērot, ka viņš ir arī pie reģistrācijas kodu. Līdz ar to, ja es zinu reģistrācijas kodu, tad jau tiešām atradīs patiešo. Bet šoreiz pēc nosaukuma, un es tajā meklī izdaru pieprasījumu jau uz Firmas LV datubāzi, par ko runājām. Te tiek atrasti dažādi uzņēmumi, kas varbūt man varētu derēt, bet pirmais ir tas, kas ir tas īstais, ko es meklēju, un kur mēs arī šodien atrodamies, Sportielā 11. Un izvēlos, ka šis ir tas servisu partneris, ko es sistēmā gribu ievadīt. Un ko no Firmas LV mēs iegūstam? Pamata datus par uzņēmumu. Man nav jāraksta reģistrācijas kods, PVN, maksātāja numurs vai kāda cita informācija. Tas viss atnāk automātiski un aizpildās. Ja pēkšņi es kaut ko nevēlos, nezinu, varbūt ēpastus es izmantoju savā uzņēmumā savādāku, man nevajag, lai nāk no Firmas LV, tad es to ķeksīti varu izņemt ārā, un man šī informācija netiks ielasīta. Manā Horizonā, lūk, labi, un man ir pamatā aizpildīta klienta kartīte ar tiem publiskajiem un nepubliskajiem droši vien pamata datiem, kas no Firmas LV ir pieejami. Protams, ka man vēl var būt dati, kas ir kaut kādi specifiski Horizonam, piemēram, norēķinu veids man šeit ir jāuzrāda, nezinu, kreditors būs, man Vizma, un šādā veidā mēs ātri varam iegūt pamata aizpildītu kartīti, nav nekādas pārrakstīšanās, meklēšanas un tā tālāk, un dati ir aizpildīti. Tā, es pamēģināšu saglabāt. Jā. Otrs variants ir, man jau ir esoša klienta kartīte, un es gribu saprast, vai tur viss ir kārtībā šim klientam, vai nav kaut kas mainījies. Piemēram, man tepat blakus atrodas mūsu māsas uzņēmums Vizma Labs. Lai jums parādītu piemērus, varbūt kaut ko viņiem te bišķiņi padzēsīšu ārā, jo kartīte man ir aktuāla. Un akal, šeit gan pievērst uzmanību pie nosaukuma Firmas LV podziņa vairs nav aktīva, tagad tikai pie reģistrācijas koda, jo mums jau pamats ir ielasīts, un mēs varam tieši pēc reģistrācijas koda skatīties. Un, jā, tad man atrod šo te Vizma Labs uzņēmumu, un šeit jau notiek salīdzināšana.
tad jau parāda, kur ir kaut kādas atšķirības. Piemēram, Horizonā Latvija ir pievienota adreseidu, kas vienkārši ir automātiski no VZD adresēm atnācis. Bet, jā, tad jūs redzējāt, es tur bišķiņ padarbojos ar PVN maksātāju numuru, un viņš saka, ka nē, vairs neatbilst datiem. Tad šādi vienai kartītei ātri var pārbaudīt, vai informācija ir pareiza. Tad es saprotu, nezinu, tur nevajag man tās adreses mēģināt pārrakstīt. Tās izņemam ārā, bet PVN maksātāju numuru gan atjauno. Tā kā šādā veidā var ātri iegūt pareizus datus, strādājot ar vienu klientkartīti, jaunu vai esošu. Bet ar to nebeidzas tā integrācija, un šo bieži neievēro klienti, bet klientkartītes apakšā ir podziņa firmas LV, un viņi tur nav netīšām, viņa uz kaut kurien jāizved. Un tu minēji 20,000 lietotāji. 20,000 aktīvi lietotāji. Jā. Mums ir 12,000 vienlaicīgie pa visu Horizonu, tā kā jums pat ir vairāk vēl citu jomu speciālisti, bet jā, šeit uzreiz mēs varam nonākt firmas LV, un varbūt tevī tad pastāsti, kas tad ir tā, es tagad pastīšos, viņš man ir izmetis laikam. Jā, viņš man ir izmetis. Jā, iereģistrējās. Mēģināsim tūlīt ātri pieslēgties, būs tehniskā ķēpa. Būs mazā tehniskā pauzīt, jā, un tad, kad mēs pieslēgsimies, mēs brīnišķīgi caur šo pogu nonāksim firmās LV uzņēmumu izvērstajā izziņā, un es jums parādīšu, cik šī izziņa ir konsolidēti pilnīgi vērtīga, nav jāsteigā nekur atsevišķās cilnēs, nav jāver vaļā citi saraksti vai citi kādi reģistri. Viss ir redzams vienu vietu, un ļoti pārskatāmi un ērti. Ja? Tūlīt turpināsim. Jā, tātad ienākot no Horizon firmas LV šajā pilnajā izziņā, mēs tātad redzam kopējo skatu. Tātad pie nosaukuma blakus šeit, kas ir tāda tā kā maza graficīna, nozīmē to, ka šo uzņēmumu mēs varam ielikt monitoringā, nospiežot šo pogu. Tātad pilnīgi viss uzņēmums, jebkura izmaiņa, vai tā ir pozitīva, varbūt pat negatīva, ja viss momentā tiek nomonitorizēts. Es saņemu šo e-pastā ziņu. Mans lietotājs brīdinājumu e-pastā, jā, par to izvērstāk varbūt mazliet vēlāk, bet tātad kopēji mēs šo te varam nomonitorēt. Kreisā pusītē tātad kopsavilkums par uzņēmuma rekvizītiem, adresēm, gan juridiskajām, gan faktiskajām, kas ir liela pievienotā vērtība, ko daudz izmantoja rekvizīti līgumam, kurus atverot vienkārši var nokopēt un sagatavot gatavu līgumu. Tātad nav jāpāraksta šie dati, pilnā skatā viss tiek pārkopēts ļoti ērti un pārvaldāmi. Tātad amatpersonas ir redzamas, kas ir noteikti svarīgi visiem. Tā ir AML izziņa, kuru mēs varam šeit skatīties par AML izziņām un sankciju riskiem. Mēs varbūt tās runāsim vēlāk, bet šeit pašā sākuma skatā, lai nekur tālu nav jāmeklē, viss ir pieejams, kā arī faktiskie dati, kas tātad nāk no mūsu datu nesējiem uzziņu portāla zl.lv. Labā pusē ir sadaļa svarīgākie fakti, un būtībā ar šo sadaļu arī parasti finanšu cilvēki tā kā vispār uzsāk šo te skatu kādēļ, tādēļ, ka svarīgākie fakti mums ir attēloti pēc Luksafora principa. Tas nozīmē, ja zaļš brīnišķīgi ir, viss ir kārtībā, kā mēs arī redzam. Šis būtu labs sadarbības partners. Viņš ir ideāls, viņš jau ir ideāls sadarbības partners, pilnīgi pareizi, Ilga. Un Luksafora princips nozīmē, ko tātad zaļš ir brīnišķīgi, viss ir kārtībā, visi dati, kurus lietosim, ir drošībā un īpaši tā kā nav jāpievērš uzmanība. Savukārt zeltainā krāsa norādīs uz to, ka ir kaut kas, kam ir jāpievērš uzmanība. Savukārt sarkanā krāsa jau būs tāds nopietns brīdinājums, stop, apstājies, pirms tu dari kaut ko tālāk, tiešām vēlreiz ieej dziļāk un pārbaudi, vai tiešām ir vērts turpināt sadarboties, vai varbūt ir kaut kāds tik nopietnas izmaiņas, kas vienkārši būtiski ietekmē, tā kā šo datu turpmāko apstrādi un attiecīgi arī visu dokumentācijas sagatavošanu. Zemāk ir pieejams arī visas nozaru klasifikātors, tātad, kur strādā patiesā labuma guvēji, dalībnieki, amatpersonas pārskatāmi, ērti, vienkārši, nekur nav jāsteigā, nekas atsevišķi vaļā nav jāver pieejamās prokūras, tātad secīgi pēc datumiem. Kas ir pats svarīgākais, ko ļoti novērtē mūsu klienti, tas ir uzņēmuma saistību grafiks, tātad caur kuru mēs varam izsakot gan uzņēmumu, gan amatpersonas saistībām ar citiem uzņēmumiem.
un arī izvērtēt, ja, piemēram, ir kaut kas tāds, kas spēj ietekmēt kaut ko, lai nav atkal jāmeklē, jāsteigā pa atsevišķām cilnēm, tā kā jāmeklē, kur ir tas, kur ir tas. Tas ir tā pārskatām, labēc tam viņš ir interaktīvais, tātad spiežot virsū, mēs nonāksim jau tur, ka, piemēram, konkrētā persona jau strādā citos uzņēmumos, darbojās, un attiecīgi otrādi, ar ko ir saistīts konkrēti, piemēram, šis uzņēmums, spiedīsim tālāk, viņš pavērs vēl plašāk šo saišu grafiku. Tā nav kā bilde, viņš ir kā interaktīvs rīks, digitāls, ļoti ērti pārskatāms, noteikti iesaku šo izmantot. Protams, viņi var saglabāt arī kā attēlu vai saglabāt, pārcelt jau uz Excel un savukārt izmantot jau kā analītisko rīku. Tātad, principā, izmantojam viņu daudzpusīgi. Darbības rādītāja grafiskais attainojums uzskatām pa krāsām, pa gadiem. Mēs redzam izaugsmi, redzam krāsas, saprotam, kāda ir virzīga. Protams, ir arī pieejami visi vēsturiskie dati, tātad gan personām, gan kapitālam, gan amatpersonām ir saistītie objekti, finanšu rādītāji, tātad pa gadiem, gada pārskati, atkal, protams, atkārtojos mazliet, tomēr šeit ir svarīgs fakts, ka visi dokumenti tātad mums ir gada pārskati PDF formātā. Tas nozīmē, ka mēs viņus varam downloadēt, tātad saglabāt, lejuplādēt, pievienot dokumentācijai. Nav nekas papildus atsevišķi jāpērk, nav jāsteigā, jāmeklē, kuras varētu dabūt un tā tālāk. Šeit visu uzskatām pa gadiem ir pieejams. Un brīvi jūsu, kā lai saka, labbūtībai un ātrākai, kā lai saka, pieejai viss ir nokārtots. Peļņas zaudējuma aprēķins pa gadiem ļoti pārskatām par rindiņām, visu var nolasīt, nav nekus tālu jāmeklē. Nodokļu maksājumi, protams, kas ir ļoti svarīgi arī, ja? Un arī tā tad vieta nozarē. Šeit varbūt mazliet apstāšos uz īsu brīdi, lai gan pēc tam pastāstīšu varbūt detalizētāk. Vieta nozarē šajā gadījumā nozīmē to, ka mēs ikgadēji kopā ar ziņu aģentūra Leta kopā veidojam Latvijas biznesa gadu pārskatu un tā tad apkopojam ekonomikas lielākās tendences un attiecīgi ar saviem uzskaits līdzekļiem tātad ierindojam uzņēmumus tātad šajās vietās pēc dažādiem faktoriem. Šajā gadījumā mēs redzam, ka tā ir 9. vieta, un jūs esat pakāpušies par vienu vietu attiecībā pret iepriekšējo. Tātad šeit ir nozars, kurās darbojamies dokumenti, pieejamie nepubliskās daļas dokumenti un arī tātad karte ar vietu, kurā atrodaties. Manuprāt, ļoti liels izvērsts skats, ko es varbūt mazliet palaidu garām un nepieminēju. Tātad, ja pašā sākumā es minēju, ka uzņēmumu kopumā var monitorēt, tad vēl mums ir tāda iespēja, ka mēs varam monitorēt klāt arī amatpersonu, tātad atsevišķi jau, nevis tikai uzņēmumu kopumā, bet, piemēram, valdes locekli kā amatpersonu mēs varam monitorēt, un, respektīvi, tādā veidā tikko ir mazākās izmaiņas, mēs kā brīdinājumi, kā labus brīdinājumus vairāk, bet arī, diemžēl negatīvos mēs saņemam e-pastā, un tad mēs zinām, ka kaut kas ir mainījies arī cilvēka, tā kā līmenī, ja? Bet īstenībā tur var būt arī tīri cilvēciski. Es nezinu, varbūt, ka tā amatpersona ir pārdevējs, viņam ir ļoti laba sadarbība, un viņš grib zināt, ja kaut kas notiek, lai viņš var uzreiz, nezinu, pēkšņi amatpersona izbeidz savu darbību šajā uzņēmumā, vai tā arī var vienkārši sekot līdzi tādai sadarbības uzlabošanai. Pilnīgi piekrītu tev, jā, šo ļoti izmanto uzņēmumu vadītāji. Tātad, ja mums ir sadarbība, ja es zinu, ka es vairākus gadus sadarbojos ar uzņēmumu X, tātad es tiekos ar valdi Y, ja, un, ja, piemēram, man ir paredzēta kaut kāda tuvāka, nopietna, svarīga tikšanās ar šo cilvēku, un es pat nezinu, ka viņš šo uzņēmumā vairs nestrādā, un man tomēr tas ir ļoti svarīgi. Tādēļ šo iespēju ļoti izmanto uzņēmuma vadītāji, mārketinga cilvēki, godīgi atzīšu, arī žurnālisti, daudz pētniecības no bibliotekām, ļoti daudz mums ir cilvēki, kas tiešām interesējās arī tā kā amatpersonu līmenī, kāds ir notikušas izmaiņas, vai viņš strādā, vai viņš strādā kaut kur citur, ko ir mainījis, un tad jau sākās atkal tāda dziļāka. Šī izziņa ir ļoti ievelkoša. Parasti šis ievelkošā daļa parasti sākās šeit, ir ceļš, ka mēs aizējam pie klientiem, un tad šādi runājot, ja, protams, ka mēs redzam jau personu tādu, tad jau mums interesē, kur tad vēl viņš strādā. Šis saistību grafiks arī ļoti palīdz orientēties. Ja mums sadarbība ir ar vienu cilvēku ilgadēji, ja, tad mums citreiz ir interesanti pat uzzināt, ka viņš strādā vēl citā uzņēmumā, ja, un tad attiecīgi tālāk varam veikt secinājumus, jā.
Jo, principā, jā, es tieši nesen ērēķina kontekstā pētīju, kā mainīsies grāmatvedība nākotnē, un tas ir tāds virziens no datu apstrādātājiem uz datu analītiķiem, un man liekas, ka te ir lieliski, un mums daudz, kādreiz, kad mēs runājam par šādām te integrācijām, saka, bet kāpēc šis viss nav Horizonā? Un tad mēs sakām, Horizonā mēs ielasām pamatdatus, tos, kurus jūs redzējāt, tos, kurus reāli vajag grāmatvedībai un dokumentiem, bet mums nav jēga dublēt šo jūsu dizainu, kas ir ļoti labi izveidots, bet tad atcerieties, lai šeit nonāktu, nevajag iet kaut kur uz pārlūku meklēt, jums ir sadarbības partneris Horizonā, viens klikšķis, jūs esat šeit. Jūs esat firmā Zelē, tieši tā, tiekat klāt pilnai izziņāt, ietaupat laiku, ietaupat resursus, ietaupat jūsu nervus, jo viss jums tiek padots e-pastā vai arī redzams tiešsaistē portālā šajā izvērstajā izziņā. Nav jāsteigā, nav jāklikšķina, nav jāveic pilnīgi nekādas liekas darbības, līdz ar to būtiski ietaupam jūsu laiku un rūpējamies par jūsu labklājību un labklājību būtībā. Lieliski, tātad tā ir izziņa. Paskatīsimies, kas tad vēl var būt svarīgs. Es tūlīt tikšu atpakaļ pie prezentācijas. Jā, ja mēs paskatāmies uz priekšu, tad mēs ik pa laikam pieminējām šo tēmu, un laikam, ja mēs kopumā skatāmies, tad šie dati tajā mūsu esošajā gan ģeopolitiskajā, gan uzņēmēju darbības, gan citās situācijās ir ļoti svarīgi, lai tādu konkurētspēju saglabāt. Tad šeit laikam ir ne tikai tādai konkurētspējai, bet lai arī būtu atbilstīgi likumdošanai un nesanāktu kāda ziepes, ja latviski sakot. Tad ir svarīgi šim šobrīd pievērst uzmanību. Un tad, kad mums klienti prasa par sankcijām un šīm AML izziņām, tad mēs sakam, mums viss ir kārtībā, jums ir iespējams monitorēt visu, jo mums ir sadarbības partneri, kas šo pēta. Es zinu, ka man arī ir bijušas sarunas ar mūsu uzņēmumu juristu. Es nezinu, vai jums kā grāmatvežiem ir bijušas sarunas ar jūsu uzņēmumu juristiem, bet īstenībā šajā grāmatvedības pasaulē, kur īstenībā jūs kustinat naudu, jūs veidojat jaunus sadarbības partnerus, piefiksējat, šim ir ļoti svarīgi pievērst uzmanību. Un man liekas, ka ļoti labi, ja kāds automātiski palīdz pievērst uzmanību jūsu vietā. Tā kā tad ko jūs pētat un kur jūs vācat un kā tad jūs dabūnat to informāciju? Un kas vispār ir sankcijas? Kāpēc mums uzņēmumi jāskatās? Kas ir sankcijas? Sankcijas mēs ikdienā dzirdam pēdējā laikā piekrīt ļoti daudz, bieži un dažādās interpretācijās un dažādos kontekstos. Tomēr būtībā sankcija pēc būtības ir tā kā aizliegums sadarboties. Vai vismaz ļoti nopietnas brīdinājums. Ļoti nopietnas brīdinājums, kas ir saistīts ar korupciju, kara draudiem, kas ir saistīts ar naudas atmazgāšanām. Un tādēļ arī šīs sankcijas būtībā ir. Un tādā veidā tas mūs bīdina un pasargā no tiem riskiem, lai mēs tajā visā neiepītos. Attiecīgi sankciju sarakstī platformā Firmas LV mēs ievācam no dažādiem avotiem. Šajā gadījumā tātad no Amerikas Savienotajām valstīm, no Eiropas Savienības sankciju sarakstiem, apvienotās karalistes un apvienotā nāciju organizācijas. Tad ļoti plašs, nopietni saraksti, un šie saraksti ikdienu ienāk tātad pie mums, mēs viņus tātad sakārtojam, izanalizējam, sastrukturizējam, lai par uzņēmumiem un par personām šis sankciju saraksts būtu aktuāls un pieejams, lai novērstu jebkādu risku, ka mēs varētu, nezinot, turpināt sadarboties ar kaut ko tādu, ar ko mēs pat nedrīkstam vai pat ļoti neieteicams. Principā jūs veicat arī analīzi, tātad, piemēram, šajā sankciju sarakstā ir iekļauta persona, bet tālāk jums ir dati par amatpersonām, par saistītajiem un visu, tad jūs jau varat pavilkt tālāk. To, ko mēs skatījāmies to grafiku, jūs jau ielienat dziļāk un iedodat tos datus. Mēs varam ļoti skaisti atrādīt šo te saistības ķēdes posmus, no kuras vietas tad sākās šis te, bīstamības moments līdz pat pašai personai, ja mēs, piemēram, runājam personas jautājumā vai otrādi uzņēmums jautājumā. Mēs šai ķēdē spējam izsakot arī līdzi caur šo te sankciju sarakstu. Un, protams, Firmas LV portālā tas ir pieejams AML izziņā, kuru mēs esam sagatavojuši un arī dodam iespēju downloadēt tātad PDF formātā, tātad ērti pievienojam klāt dokumentācijai. Lai ir zināma jau tā precīzā vieta, kur jāklikšķina. Kad biežāk uz šo ir jāpievērš uzmanība? Kad vispār ir jāskatās? Tas ir ļoti labs jautājums. Paldies. Tātad, protams, sākot sadarbību ar pilnīgi jaunu partneri, tas ir neizbēgami. Mums tomēr ir jāzina daudz kas par viņu, un līdz ar to šī izpēte, es pat teiktu, ir
gandrīz vai tā kā obligāta. Nākamais, ko es varu minēt, tātad, ja mēs darbojamies ar uzņēmumiem ārpus Latvijas, tas noteikti ir svarīgi, tātad ārvalstu partneri, un ja mēs veicam šos starptautiskos maksājumus, tad bez tā nekādīgi, ja, tātad, lai mēs zinām, uz kuriem tā mūsu skaitītā naudiņa aizplūst. Protams, dažādiem finanšu darījumiem, kā arī bankas diezgan bieži pieprasa šīs te AML izziņas, tātad par papildus informāciju, jā, kā es arī minēju. Un tad es saprotu, jūs varat palīdzēt sagatavot, principā, ja banka pieprasa, tad, ja jums uzņēmumam ir gatavs, viņas ir gatavs, pieejams, kā es arī iepriekš minēju. Nav jāmeklē kāda forma, forma nav jāmeklē. Tieši tā, kā es iepriekš arī rādīju mūsu piemērā par izvērsto izziņu, viņa kreisajā pusē, tātad pašā sākumā jau, kā viens no galvenajiem elementiem, tas mums ir pieejams, atverams, pārskatāms un arī downloadējams un tālāk izmantojams dokumentācijās. Jā, lieliski, var uzreiz kaut ko nodot, jā. Un te pat mēs skatāmies arī uz vēl īstenībā nopietnākām iestādēm, tu minēji bankas, bet īstenībā tas var būt pat vēl nopietnāk regulējošas iestādes var pieprasīt šo informāciju. Jā, ir dažādi regulējumi, kuri pieprasīs izziņas, kā piemēram valsts ieņēmuma dienests, bankas, dažādi šie te finansu uzņēmumi tā tālāk un šie te iekšējās atbilstības vai audita vajadzībām. Jā, un šīs izziņas ir tādā ziņā, kā kontrols mehānisms gan pašiem zināšanai, gan arī padot uz āru citiem, un tā kā saprast, ka mēs vienaldzīgi pret to neizturamies viennozīmīgi. Jā. Lieliski. Tā, pasīsimies uz Horizon un arī uz Firmas LV portālu šeit, un kāda tad īstās informācija par sankcijām, man liekas, ka tu ļoti labi minēji šos piemērus, un kāpēc es teicu, kāpēc grāmatvedim svarīgi, pēc, ka jūs kustinat to naudu, tu minēji maksājumus, minēji, mēs arī fiksējam sadarbības partnerus grāmatvedības sistēmā, un tas tā ir tā vieta, kur arī mēs varam vēl kaut kur posmā noķert, un kur īstenībā integrācija ar Firmas LV var ļoti palīdzēt. Tāpēc slēgsimies atkal uz Horizonu, un man te ir kaut kādi piemēri, kuri ir sankcionēti. Man ir arī izlikts izskatā īstenībā, man šeit ir gan Firmas LV status, kas arī atnāk mums līdz, un man ir izlikts šis te sankciju informācija. Te mēs esam uz dažiem piemēriem testējuši. Piemēram, paņemsim šo te Falcon International Latvijas uzņēmums. Īstenībā tu minēji, ka ar ārzemju uzņēmumiem sadarbojoties, bet kur Latvijas uzņēmums pie maniem sijā atnāk, jā. Tad mums ir klienta kartītē sadaļa integrācijas, un šeit mums arī ielasās informācija par sankcijām. Tad kā tas izstītos, ja es mēģinātu tagad ielasīt, atjaunot no Firmas LV, mēs varam pārbaudīt, vai tad vēl ar vienu šim uzņēmumam ir sankcijas. Uzsākts likvidācijas process, ļoti loģiska secība pēc sankcijām. Parasti ir likvidācijas process, jo teorētiski ar viņiem neviens vairāk nevar sadarboties. Bet jā, tad nekādu izmaiņu nav, un šīs te sankcijas, kas man šeit parādās, tās vēl ar vienu ir aktuālas arī Firmas LV pusē. Un kas Horizonā ir svarīgi, tad, kad mums ir šeit parādījušās šīs te sankcijas, mēs palīdzam grāmatvedim ne tikai tajā mirklī, kad jūs aiztiekat šo klienta kartīti, bet īstenībā tad, kad jūs veidojat darījumus, rēķinus, maksājumus. Tagad mēs pieņemam, tad šis man ir debitors, es protams, uztaisīšu ar roku, bet jūs saņemtu bankā, bankas izrakstā, piemēram, man nāktu ienākošais maksājums no šī te klienta. Es te nokopēšu viņa kodiņu, lai man nav vēlreiz jāmeklē. Un tajā mirklī, cerams, ka dzīvējā viss nostrādās. Ja es gribu saglabāt maksājumu, tad man viņš saka, hei, vai tu tiešām vēlies veikt šo maksājumu, šis uzņēmums ir sankcionēts. Pie maksājumiem, pie rēķiniem, tad principā pie līgumiem, visur, kur jūs izvēlaties klienta kartīti, kur jūs pakustinat šo klientu, sistēma automātiski pabrīdina to, ko Firmas LV ir Horizonam pateikuši. Tā kā jā, varam sev kā grāmatvežiem izstrīpot vienu uztraukumu no galvas. Tad, kad tie juristi prasa, kā jūs pārbaudat sankcijas, kā mēs šo, tad šis ļoti, manuprāt, var atvieglot. Īstenībā, te piemērs arī no mūsu kā Vizmas uzņēmuma. Arī mums ir procedūras, kā mēs kontrolējam sankcijas, ko ir veidojuši mūsu juristi kopā ar mūsu klientu panākumu vadītājiem, ar grāmatvedību un administrāciju. Un šīs ir ļoti liels palīgs tajā procesā. Jā.
Bet ko darīt, lai šis visu laiku būtu aktuāli? Jo, protams, mēs varam ieiet tur vienu reizi, Paskatīties, paskatīties, bet jā. mums vajag, jo, droši vien šī situācija mainās diezgan regulāri. Kāds tiek iekļauts, varbūt kāds arī tiek izņemts kādreiz. Arī tā tad kā atjaunot regulāri, tad tas bija, man liekas, pēdējais jaunums, ko es pagājušajā gadā minēju, ko mēs arī sūtījām tikai 17 klienti bija, kas bija šo ieslēguši, bet tad Horizonam ir automatizētais darbs, kas vienkārši ar jūsu noteiktu regularitāti pārbauda pilnīgi visus jūsu sadarbības partnerus, kas jums ir reģistrēti klientu sarakstā, vai viņiem nav piemērotas sankcijas. Tad es parādu, lai man nākošais daļa no 17 ir vismaz varbūt 77, kuri šie ir ieslēguši. Tātad neliela konfigurācija, mēs dodamies uz sistēmu uzstādījumi automatizētie darbi, spiežam pievienot jaunu. Ja šeit jums nav piekļuves, tad sameklējiet kādu administratoru un sakat, mums vajag kontrolēt sankcijas. Šeit pie objekta izpildāmās klases mums ir jāatrod sankciju atjaunošana klientu kartītēs. Jums būs kāds Horizon serveris, kuru izmantot, darbs, robots vai kādu viņš būs jums tur nosauts. Un jums ir jānosaka, cik tad bieži. Tātad, piemēram, es gribu atjaunot sākuma laikā, piemēram, es ielikšu, es gribēšu pirmo reizi tur rītdien, lai man pa dienu netraucē tur tas process, lai viņš tur 5 no rīta izgriež sākuma laikā, un tad mēs varam skatīties, vai katru dienu 5, varbūt tikai, nezinu, pirmdienās vai svētdienās, cik bieži tur aptuveni mainās. Ļoti brīnišķīgs plānotājs, starp citu. Jā, bet cik bieži, kā jums liekas, būtu reiz nedēļā, tur nav jau tā kustība, jau arī nav pilnīgi dinamiska, droši vien arī jūsu pusē, kāda ir tā pieredze? Viņa nav dinamiska, bet viņa tomēr ir. Bet viņi ir. Te varētu likt, principā, katru dienu. Es ieteiktu likt katru dienu. Katru dienu. Tad liekam bumbulpē katru dienu. Un tas mums vēl šeit ir zem objektu konfigurācijas. Šis arī ir Horizon pēdējā gada jaunums. Jūs varat ielikt, piemēram, ka kļūdas gadījumā kādam no jūsu IT aiziet ziņa, ja pēkšņi kaut kas ir sapinies vados, pārtraucis pieslēgums, kaut kādas tiesības nav iekļautas, tad, lai jūs zinat, un varat gulēt mierīgi, ka tas darbs pildās, un, ja ir kļūda, tad kāds saņem ziņu, ka jums tomēr kaut kas nav atjaunojies. Bet citādāk, principā, izvēlaties objektu izpildāmo klasi. Katru dienu tad mēs nolemam, ka katru dienu sākuma laikā ieliekat kādu naktu stundu un automatizētais darbs darbosies. Es pastīšos, te man ir kāds piemērs jau varbūt, kad vai te man ir kādi jau varbūt izpildes notikumi, vai mēs varam parādīt, kā tad izskatās, kad darbs strādā. Jā, tātad lūk, te ir viņš griezies, un ir bijuši kaut kādi notikumi. Ir uzņēmums bijis, kas ir iekļauts sankciju sarakstā, ir atkal bijis cits, kas ir izņemts no sankciju saraksta. Tad process ir noticis un šādi notikumi reģistrējas un pie pašām klienta kartītēm arī piefiksējas, ka kaut kas ir mainījies. Tā kā jā, šito laikam vajadzētu katram Latvijas uzņēmumam. Instruments, digitāls rīks, kas principā būtu jābūt katram, un es tiešām iesaku katru dienu šos datus atjaunot, jo, ja tas neprasa papildus laikus līdzekļus, to vienkārši var šādi ieplānot, kas var būt labāks tikai par precīziem datiem. Un principā pa nakti atjaunojas dati, no rīta jūs, izrakstat rēķinu, saņemat maksājumu, aiztiekat līgumu, pakustinat, un jūs sistēma uzreiz brīdinās, ka hei, šim kaut kas ir mainījies. Bet runāsim arī par Firmas LV iespējām uz e-pastiem monitorēt, bet bišķiņi pieskaršos arī Horizon iespējai kaut ko uz e-pastu nosūtīt. Un tieši šo te sankciju kontekstā. Un sankciju kontekstā man gribās parunāt par brīdinājumiem. Arī Horizonam ir brīdinājumi, negluži tādā līmenī kā jūsu monitorings, bet mēs uz tiem datiem, kas no Horizonā ir pieejami, varam pabrīdināt. Un šeit, kāpēc par sankcijām, un es esmu ielikusi 2 piemērus, šis ir aprakstīts arī community pie mūsu apgādes un realizācijas brīdinājumu piemēriem. Kādi man šeit ir 2 piemēri? Un šis ir stāsts varbūt par lietotājiem, jā, protams, var monitorēt Firmas LV, tur viss ir kārtībā un to noteikti arī vajag darīt, jo tur ir plašāks. Ja tomēr ir vēlme sakoncentrēt tieši uz Horizon datiem, piemēram, jurists saka, klausies, ja mums parādās kāds no mūsu sadarbības partneriem sankcionēts Horizonā, atsūti man lūdzu ziņu, viņš neiet ikdienā Horizonā. Tad šeit ir 2 piemēri. Piemēram, es iedomājos ar tādu pašu automatizēto darbu. Pirmais filtriņš mums ir, ka vienkārši klientam ir sankcijas.
Sankciju lauks nav tukšs. Reizi mēnesī, nezinu, pārdošanas nodaļas vadītājiem vai uzņēmumu vadītājiem aiziet e-pasts, kādi aktīvi klienti Horizonā ir reģistrēti, kuriem ir fiksētas sankcijas. Tas ir tāds vienkāršākais variants. Otrs ir, ka mēs varam pabrīdināt arī, ka, piemēram, šodien notika tā atjaunošana. 5 no rīta man izgriezās šis te automatizētais darbs, un te var redzēt, ka notikums ir automātiski sankcija atjaunošana. Tad jau konkrētai klienta kartītei, kurai ir notikusi kaut kāda izmaiņa, mēs pasakām, ka tas ir bijis šodien, un arī varam aizsūtīt ziņu e-pastā vai Horizon zem zvaniņa, ka kaut kāda izmaiņa ir notikusi, ja tomēr grib tādu ciešāku vēl to informācijas plūsmu arī no Horizon. Tā kā ir šādas iespējas. Bet jā, sankcijas droši vien, to mēs varam nolemt, ka vajag katram uzlikt to automatizēto darbu, lai jūs klientus pārbauda, bet pirms vēl lecam pie nākamās tēmas, tad atgriežoties pie tā sankcionētā uzņēmuma, kas man te bija, mēs runājām, ka ir jāprāt, kur tad ir tā ML izziņa, lai tajā mirklī, kad kāds prasa, tagad jūs zinat, ja jums ir sadarbība ar firmas LV, to var visu sagatavot automātiski. Tā, tad iesim tepat, kā es minēju, ja mēs esam Horizonā, tad ar vienu pogas klikšķi mēs tiekam pie Firmas LV. Šitien ir krāsaināks jau tas luksafors. Mēs esam nonākuši jau citā uzņēmumā, un pēc krāsām ir skaidrs, ka tā noteikti nav Visma. Šeit ir krāsaināka bilde. Labāks piemērs mums tagad trāpījās. Mēs viņu rādām tikai kā piemēru. Uzskatām piemēru ar būtiskām atšķirībām, ko jūs uzreiz noteikti, dārgie webināru skatītāji, pamanat. Tātad tas ir jau pazīmes pie svarīgākajiem faktiem, ko es arī iepriekš minēju. Tātad pēc šī luksafora principa mēs jau redzam ļoti daudz brīdinājumus, kuriem ir vērts pievērst uzmanību. Un ja mēs atgriežamies pie sarunas par AML izziņu, tad tā ir pieejama šeit, tātad, kā es minēju arī iepriekš, pie kopsavilkuma, tātad pie uzņēmuma galvenajiem datiem. Tātad nospiežot, mēs tiekam tālāk jau pašā šī AML izziņā, kurā mēs redzam būtiskākos, svarīgākos faktus, tātad gan par procesiem, gan par šīm te visiem statusiem, kā arī, protams, šī te aktuālā sarkanā krāsa, ja? Un attiecīgi, tātad mēs varam saglabāt PDF. Tieši tik vienkārši, jā. Tas tiešām ir tik vienkārši, jā. Varam atvērt arī vaļā pašu. Jā, kur mēs jā, droši, skatībā, jā. Jā. Šito mēs varam pievērt cietobu, jā. Tā ir, ka te nekas ir kārtībā. Nekas, lai viņš tur paliek. Īpaši nepatīkams, jā. Lūk, tā tad šī gatavā izziņa, kura tiek veidot. Un principā man kāds uzpikombinē banka vai vids. Viņi noteikti jautās, un viņi noteikti ir jāsagatavo vienkārši lejuplādējam, sagatavojam un nosūtam. Viņi ir sagatavot atbilstoši valsts ieņēmuma dienesta prasībām. Nav lieku rindiņu, nav, kā lai saka, trūkstoši rindiņu. Viss ir tieši tā, kā tas mums ir vajadzīgs iesniegšanai dokumentācijai. Bet droši vien par šo tēmu mums visiem jānovēl, lai nekad nevienam šos izziņas nevajadzētu ņemt. Es atceros, ka mēs ar izstrādes kolēģiem veidojām šo automatizēto darbu un sadarbību ar Firmas LV. Un mēs arī sprējām, jo labākais rezultāts, ko jūs varat dabūt, ka jums tas automatizētais darbs strādā, ir tas, ka viņš nekur neieliek sankcijas. Mēs bieži netaisam tādas lietas, kur mēs gribam, lai viņas neko nedara, bet īstenībā viņas fonā dara ļoti daudz, viņas pāriet pāri pilnīgi visai jūsu klientu datubāzē, kas ir Horizonā, un pārbauda, un labākais rezultāts ir, ja gala rezultāta nav. Tieši tā. Savukārt es šos digitālos rīkus, visu šīs iespējas vairāk tā kā uzskatu par tādu tā kā drošības jostu, ja grāmata, it sevišķi grāmatvediem, it sevišķi finansistiem, kas pasargā tomēr un arī atbrīvo to uztraukumu prātos, ka tikas nepieļauj kaut kādu būtisku kļūdu, ja, it sevišķi darbojoties ar mums tik svarīgajiem cipariem un skaitļiem. Jā. Lieliski. Tad paskatījāmies arī, kur var iegūt šo te izziņu. Tad sankcijas ir nopietnas jautājums. Man liekas, ka Firmas LV ir lielisks sadarbības partneris, kur nokraut daļu no juristu pētīšanas un darīšanas darba. Jā, un tiešām, ja jūsu uzņēmums ir nepieciešams, varam veidot kaut kādas procedūras, kā jūs kontrolēt sankcijas, kāds noteikti zinat. Veidojot jaunu klientu kartīti Horizonā, ja jūs viņu veidojat, izmantojot Firmas LV, sankcijas parādīsies, ja tādas būs.
izveidojot automatizēto darbu, sankcijas regulāri atjaunosies, pie dokumentu veidošanas jums kritīs brīdinājumi par to, ka, hei, vai tu tiešām gribi šo darījumu veikt, un arī, ja tomēr ir sanācis un ir nepieciešams iegūt īziņu, tad firma savu vēl ļoti ātri. Viņi pieejami ļoti vienkāršā formā, ir vienīgi jākļūst par mūsu klientiem. Jāiet tātad šajā izvērstajā izziņā, kurā ir pilnīgi visa informācija par uzņēmumu, jāatver AML izziņas links, un vienkārši varat apskatīt, varat downloadēt un nosūtīt tātad pieprasītajām iestādēm, kas pieprasa šādas AML izziņas. Manuprāt, ļoti ērti un iespējas ir brīnišķīgas. Vēl paliksim, nevienmēr mums izmaiņas īstenībā interesē tik draudošas kā sankcijas. Īstenībā mums interesē vēl dažādas citas izmaiņas, un laika gaitā, protams, mēs ievedam klientu kartīti Horizonā, un tā ikdienā, cik te mēs sekojam līdzi par to, kas tur ir pamainījies. Un pirms varbūt tādam apjomīgiem firmas LV monitoringam skaramies klāt maza vērtīga un jaudīga tehniska lieta, kas ir pieejama Horizonā. Šeit es parasti stāstu piemēru par masveida datu atjaunošanu. Šis nav kaut kāds regulārs process, tāpēc, ka mēs esam sapratuši, negrib grāmatveži, lai tagad sistēma automātiski grābstās gar viņu klientu kartītēm un kaut ko tur maina ikdienā. Visu laiku kaut ko maina. Tāpēc man ļoti, ļoti patika piemērs no viena mūsu klienta, kur sanāca saruna, tad bija pēkšņi klients, kur bija palaists garām, ka viņš ir kļūst par PVN maksātāju. Un kaut kādu tur pāris mēneši jau bija pagājuši un tā, un es viņam saku, hei, bet vienkārši iezīmē savus klientus, palaid masveidu datu atjaunošanas rīku un atzīmē tikai, ka tu gribi atjaunot PVN maksātāju numurus un reģistrācijas datumu PVN maksātāju. Un grāmatvede, iezīmēja 9000 klienta kartīšu, palaida. Tā, nepatestējot vispār. Es saku, varbūt pamēģinās dažiem, nē, viskat laižam. Palaid, aizgāja gan kafiju, uztaisīt godīgus 9000. Tā bija viņas izvēle, un principā viņa galā ieguva no tiem 9000, man bija 2-3 gadījumi, kur tiešām PVN maksātāja numurs bija nostaigājis un datumi to uzreiz šādā. Kā jūs redzat uz ekrāna tajā tabuliņā, uzreiz var redzēt, kādas izmaiņas ir bijušas. Kur, piemēram, tur Visma Enterprise ir pielīdz galā vai kā, bet tieši tāpat būtu arī par PVN maksātāju numuru un reģistrācijas datumu. Un tad jūs varat izvēlēties, varbūt jūs gribat sakārtot juridisko adrešu datu bāzi, jo tās vienmēr būs tādas akcijas, tie tīrīšanas mēneši, kuram uzņēmumam maijs, kuram uzņēmumam oktobrs, tas tīrīšanas mēnesis, bet pieķerties un sakārtot savu klientu datu bāzi. Ātri vienkārši parādīšu arī Horizonā, ja jau mēs rādam tieši, tad klientu sarakstā es iezīmēju kaut kādus vairākus uzņēmumus. Tepat zem darbībām mums ir vesela sādaļa firmas LV, un šeit ir darbība masveida datu atjaunošana. Tad, kā es minēju, nevajag obligāti visus laukus pārbaudīt, bet var atzīmēt arī tikai tos, ko tajā mirklī. Tāpēc, ka visu vienmēr nevarēs sakārtot, bet šomēnes varbūt PVN maksātāja numurs, nākošmēnes pastīsimies juridiskajām adresēm. Man liekas, ka te vēl ļoti vērtīgs institucionālais sektors. Institucionālais sektors, kas publiskajam sektoram ļoti var palīdzēt arī pievērst uzmanību. Tā kā tas par masveida datu atjaunošanu, bet vēl bišķiņ varbūt jau vēl jaudīgāks monitorings ir firmas LV monitorings. No Horizon puses tikai tik, cik mēs pieskaramies, tu minēji, var pie izziņām pievienot monitoringam, bet tad katrs klients jāatrod un tā tālāk. Tas, kas Horizonam ir uztaisīts kopā ar firmas LV, tur ir sareģistrēti jūsu sadarbības partneri, jūs viņus varat iezīmēt un iekļaut tajā monitoringā arī no Horizon puses. Tā kā tas ir tāda ērta darbība, lai nav katrs jāatrod firmas LV portālā. Bet ko tad pats monitorings dara? Pats monitorings nepārtraukti uzmana šos datus. Viņš rūpējās par to kvalitāti un atbilstību tiešām reālajam faktam. Kas ir pats svarīgākais, kā es minēju arī iepriekš, tad šī ir brīdinājumi, ne tikai sliktie brīdinājumi, arī pozitīvi brīdinājumi, kā piemēram iesniedz gada pārskats. Tas ir brīnišķīgi, saņēma ziņu, ka mūsu partneris iesniedz gada pārskatu, tātad viss ir kārtībā, brīnišķīgi. Grāmatvedis ir izdarījis savu darbu, kas ir apsveicami. Un, tātad šis monitoringa noteikumi, kurus mēs monitorējam, ir apmēram ap 80. Tātad tas nozīmē, ka ne tikai tātad nosaukums PVNs ir vai nav status, komercķīlu status ir vai nav, vai kaut kāds likvidācijas procesa sākuma vai beigu pogus, bet daudz šis plašais saraksts ir pieejams firmās LV. Jūs droši varat apstīties, viņš ir tiešām iespaidīgs, un katru no šīm detaļām jūs varat monitorēt un tātad saņemt brīdinājumu veidā
pieprastos. Es varu arī izvēlēties, ko es monitorēšu. Nu, piemēram, varbūt man, nezinu, kaut kādu tur daļu man tik ļoti neinteresē. Man nāks par visiem. Tātad mums ir uzņēmuma monitorings, kā es rādīju iepriekš pie izziņas. Tātad monitoringa ziņas atnāk par jebkuru tātad sadaļa, kas ir izvērsta izziņā viss. Savukārt par personām, savukārt tad nāk tikai par pašu personu, kas ir mainījies. Tātad attiecīgi mainīts uzņēmums, kurā viņš strādā, un attiecīgi citas detaļas, kas ir svarīgas par amatpersonu. Jā, to jau var pašā portālā. Vēl mums ir tāds, kā lai saka, patīkams un ļoti pieprasīts bonusiņš, kas ir svētku monitorings. Jā, tas nozīmē, ka jūs varat iezīmēt uzņēmumus, ja jūs vēlaties uzņēmumā tātad šos te vadītājus amatpersonas apsveikt dzimšanas dienās un vārdienās. Viņš man atgādinās, viņš atgādinās, nāks skaists atgādinājums. Hei, redz, ka piemēram Mārim šodien ir dzimšanas diena, nu tad attiecīgi zinām, kad ir jāsagatavo pienācīga tāda skaista dāvana. Var vēl vienu automatizāciju noliku, kur aizmugurē, lai atgādina, ka kādam un arī vārdienas tieši tāpat. Protams, mums kalpo šiem nolūkam brīnišķīgiem mūsu kalendāru un dažādi citi rīki, kas mums atgādina, bet arī Firmas LV par to rūpējas, lai jūs savus partnerus, savus kolēģus iespējams apsveiktu dzimšanas dienās un vārdienas. Cik jauki. Jā, piemērs, kā izskatās. Šis ir kā piemērs. Gada pārskats, tu minēji šo un šis piemēru, ir tāds pozitīvais, jo vēlreiz, nav jau tā, ka tikai tās sliktās lietas, par kurām mēs monitoringa. Tev ir jābūt vienkārši informētām. Mums ir jābūt informētām par katrām izmaiņām, kas ir saistīts ar uzņēmumu un amatpersonu, un mēs pārskatāmā veidā, kā piemēram jūs redzat šeit ekrānā, mēs nosūtam e-pastā paziņojumu. Jā, lieliski. Šitas tas patīkamais slaids, jo īstenībā mēs daudz esam runājuši, mums ir jānonāk pie tā praktiskā, ja jūs šobrīd neizmantojat, tad kā tad izmantot? Un īstenībā, man liekas, šī ir lieliska iespēja, ko mēs ar Firmas LV esam kopā izdarījuši. Šīs te izziņas, ko mēs rādījām sākumā, tad varu jaunu klientu kartīti pievienot vai kādu esošu klientu kartīti pievienot 5 mēnesī, var pamēģināt bez maksas. Vienkārši atveram instrukciju, pieslēdzamies Firmas LV un pamēģinam praktiski savā horizonā, kā tas ir, un saprotam, vai tā ir tā lieta. Ja jums vēl pēc tā visa, ko mēs esam izstāstījuši šodien, liekas, ka šī nav tā lieta, ko jums vajag, tad varat vēl pamēģināt praktiski arī, kā tas izstāst. Tā kā, man liekas, šī ir tāda lieliska iespēja. Bet pirms mēs vēl ķeramies pie tāda plašāka stāsta par varbūt cenošanām un ko tad pie Firmas LV var iegūt, vēl daži īsi, tad kas jums ir vēl, tā teikt, atzotē par pakalpojumiem? Jā, mums pakalpojumi ir ļoti daudz. Šeit mēs izcēlām tos svarīgākos, es teiktu, pieprasītākos pakalpojumus, kas noteikti arī visiem ir lielākoties jau pazīstams. Tātad mēs veicam segmentēto datu atlasi, kas ir ļoti pieprasīta mums no uzņēmuma vadītājiem, no mārketinga cilvēkiem. Arī no grāmatvežiem jāsaka, jo mēs atlasot tātad datu bāzes pēc uzņēmuma nosaukumiem, pēc darbinieku skaita, pēc atrašanās vietas un dažādiem citiem parametriem, kas jums ir svarīgi, mēs tātad dažādos formātos, tā skaitā Excel tabulas veidā, šos datus piegādājam jums, kurus savukārt jūs varat, kā saka, strukturēt tā, kā jums viņu vajag, un izmantot savām vajadzībām. Es arī kā produktu vadītāja šādas tabulas no Firmas LV izmantoju, tad, kad man ir jāsaprot kaut kādā nozarē, jomā, kāda ir mūsu klienti, kāda ir potenciāli klienti. Jā, šis ir brīnišķīgs, kā lai saka, šī brīnišķīga iespēja ir jāsāk plānot kaut kādas kampaņas, piemēram, pārdošanā apzvaņu kampaņas vai, teiksim, saprast konkurentu lielumu un daudzumu un arī atrašanās vietas. Jā, līdz ar to viņš arī tomēr mazliet jau kalpo kā tāds, es teiktu, analīzes rīks, kuru pēc tam arī praktiski pielietojam, spējam panākt savus mērķus. Datu integrācijas API savienojums klientu sistēmā. Arī. Tas ir, sanāk, principā, klientam varbūt vēl kāda sistēma par Horizon, mēs esam saintegrējuši, tur tas pats API, bet sistēmas ir vēl kāda sistēma, kur jūs šitā nārvajadzētu. Jā, klientam ir sava CRM sistēma, un viņš ļoti labprāt vēlās, kā saka, visu laiku iegūt aktuālos datus, vēlreiz, lai nav jāstaigā, lai nav jāmeklē, lai nav jāklikšķina un jāveic kaut kāds mistisks iekšējais savs monitorings, kurā vienmēr kalpo kaut kāds cilvēciskā kļūda, un mēs nokļūdamies kaut kādos mazos sīkās vienībās, kas pēc tam izsauc vētru ar dažādām nesaprašanām un pārpratumiem. Līdz ar to, šīs te datu integrācijas sistēmas droši ar mums sazinieties, noteikti stāstīsim vairāk un plašāk. Iespējas mums ir dažādām kategorijām, tā kā, noteikti izmantojiet. Un arī nozara analīzes rīks. Šis rīks vairāk ir domāts
es teiktu, tomēr uzņēmuma vadītājiem, mārketinga cilvēkiem, jo, kā minēju iepriekš, kopā mēs ar ziņu aģentūru Leta ik gadus veidojam šo Latvijas biznesa gadu pārskatu, kas arī savukārt ir daļa no šīs nozaru analīzes rīka, un šajā rīkā mēs spējam sagatavot līdz pat 4 dažādiem topiem par uzņēmumiem, kā piemēram pēc apgrozījuma, pēc peļņas, pēc rentabilitātes un citiem rādītājiem, un attiecīgi šie te nozaru analīzes šīs te izpaužās gan tabulu veidā, gan uzskatāmās kā riņķīši mums sauc. Diagrammās, ātram aizmirst. Gan diagrammu formātā dažādi var griezt, gan pēc pilsētām, gan pēc reģioniem, novadiem, pilsētām. Mēs varam iet dziļumā apgrozījumos, mēs varam iet dziļumā pēc atrašanās vietas vai dažādiem citiem rādītājiem, kas mums ir interesanti, un to parasti ļoti pieprasīt izmanto studenti, tātad pētniecības darbiem un tādiem novērtēšanas pasākumiem, kā arī, cik es zinu, gan bankas, gan dažādi citi finanšu sektori un uzņēmuma vadītāji, lai novērtētu savu vietu uzņēmumā un arī tā kā vairāk saprastu, ko tad īsti dara konkurenti un cik viņi ir liela attiecībā pret mani kā uzņēmēju. Tā kā ļoti plaši, plašām tādām iespējām. Ja mēs pieņem tagad, nezinu, es pieļauju, ka mūsu grāmatveži vairāk klausās vai finanšu cilvēki, bet īstenībā pēc šī mēs arī teiktu, ka vajag ierunāties, vai jūs esat dzirdējuši arī tad mārketingam, tu minēji, pārdošanai, uzņēmumu vadītājiem, juristiem. Dažādiem žurnālistiem, kuriem parasti viss kaut kas interesē, kuri zinkārīgi, jo viņiem ir tādiem jābūt. Celtnieki, būvnieki, ļoti daudz mums ir klienti, kas arī izmanto šo analīzes rīku, jo arī viņiem ir jāsaprot, ko tad darīt. Un tikai jāpadalās arī ar pārējiem kolēģiem, jo medicīnas iestādes, jo tas nav tikai kaut kāda grāmatvedības vajadzība, īstenībā iespējams vēl daudz citas jūs nodaļas šo vēlas un tas var pat palīdzēt jums pieņemt kā uzņēmumam lēmumu izvēlēties firmas LV pakalpojumus. Lūk, tad pieķeramies, mēs domājam, likt šo slaidu vai nē, mēs teicām, nē, lai cilvēki redz, jo, man liekas, tas uzreiz ir praktiski, tas ir stāsts, biju seminārā, šitas nav tik dārgi, kā man sākumā likās, informācijas tur ir daudz. Tad minējām, šis testa piedāvājums 5 izziņas mēnesī, varat izmantot kaut vai šodien, saņemsiet arī mūsu e-pastā noteikti saiti, kur mums ir arī instrukcijas, un tad tālāk jau ir vēl pakas, sauksim viņas tā. Piedāvājam pakas, jā. Piedāvājam pakas, lai būtu piedāvājam pakas, jā. Tātad minētais testa režīms ir skaidrs visiem un saprotams. Attiecīgi tālāk mums ir sudraba līmenis. Sudraba līmenī tātad mums ir iespēja neierobežoties tātad tikt klāt šiem te padziļinātām pilna skata tātad šai izziņas kartītei un arī AML šīm te kartītēm. Tātad mēs tiekam klāt pilnīgi visiem līmeņiem, kā mēs šeit uzskatām, redzam, ja? Pakalpojums ir ļoti pieejams, ļoti pieprasīts. Savukārt, viens no tādiem būtiskākajiem mums tātad šīm te pakām ir zelts. Zeltā mēs jau varam tātad saņemt brīdinājumus e-pastā, kas ir būtiski. Šis ir viens no pieprasītākajiem pakalpojumiem līdz 500 klientiem, tātad mēs šos uzņēmumus varam monitorēt, spiest augšā tātad podziņu vai nu pie paša uzņēmuma monitorēt, vai attiecīgi amatpersonas varam monitorēt, un tas ir milzīgs atvieglojums. Tātad jums grāmatveži, jums nav jābaidās, ka kaut kas jums nezinot ir mainījies, jūs to visu saņemsiet e-pastā kā brīdinājums. Jā. Lūk, un tad mums ir arī platīnas, tātad platīnā jau ir teikt, all include, ja tā var teikt, ja, tad bez ierobežojumiem ir gan šīs te izvērstās izziņas, gan arī šis te monitorings. Pie šiem pakalpojumiem tikt ir ļoti vienkārši. Sazinieties ar mums firmas LV, tātad zvanot pa telefonu 67770757 vai rakstot uz e-pasta service@firmas.lv. Droši piesakieties, mēs labprāt ar jums sarunā, gan video sarunā, gan varam tikties klātienē. Var vēl parādīt kādu piemēru, kas interesē. Mēs vēl dziļāk parādīt, izstāstīt, nodemonstrēt. Un, jā, līgums mēs slēdzam tātad elektroniski, tie būs burtiski pāris klikšķi, lai apstiprinātu šo elektronisko līgumu. Un tikko jums šis līgums būs noslēgts, tā pieejas dati, tātad paroli ar piekļuves kodiem jums e-pastā būs nonākami. Šis pakalpojums brīnišķīgi jums ir pieejams, lai taupītu jūsu laiku, lai jūsos būtu šī drošības josta par datiem, ko jūs lietot, lai viņi ir pārbaudīti, droši, uzticami un jums noderīgi. Lieliski.
Nu, jā, tad vēl tāds mums tas noslēgums jāizstāsta. Jā, nu, man liekas, ka daudz runājām par to, kāpēc šo vajag un kāpēc šis ir ērti. Un īstenībā, kāpēc mēs kā Vizma to stāstam, tāpēc, ka mēs redzam milzīgu vērtību tajā sadarbībā, kas mums ir ar Firmas LV. Tad jūsu laiks, jūsu resursi, tas ir dārgākais, man liekas, kas mūsdienās ir. Šīs te bīstamības, zaudējumi, jo nekas nav laikam sliktāks par sliktu sadarbības partneri. Pilnīgi piekrīt, jā. Tāpēc tas ir, un, protams, precīzi dati, tā ir milzīga vērtība, un, lai viņus īstenībā uzturētu, tur ir jāiegūt ļoti daudz laika, līdz ar to šeit jums rīki un automatizācijas rīki, kas var palīdzēt to izdarīt vienkāršāk. Un, manuprāt, šodien mēs ļoti daudz tādus digitālos rīkus pārskatījām. Tu ļoti uzskatām demonstrē šo te rīku noderīgu, liederīgumu, arī to, cik daudz tas ietaupa, kā jau tie rādīts laiku, kā rezultātā mēs iegūstam uzticamus, precīzus datus, un es tiešām rosinu un veicinu kļūt vēl digitālākiem, izmantot šīs digitālās instrumentus, kas tiešām ir vienkārši, kur mēs varam saplānot, ieplānot, pārskatīt, kas mums atnāk tepat priekšā e-pastā. Nekur nekas nav jāmeklē, viss ir vienā atvērumā redzams, visi rīki ir izmantojami, kā rezultātā mēs tiešām novēršam zaudējumus, kas pēc tam mums var maksāt ļoti, ļoti dārgi. Jā, man ļoti patīk tā doma par to drošības jostu, kas mums katram ir nepieciešams. Nu, lūk, jā, paldies. Arī Firmas LV kontakti vēlreiz ir šeit, un tiešām var teikt, ka tā ir mūsu tāda ilgadēja sadarbība, un es skaros uz pulksteni, mums ir sabiruši jautājumi, tāpēc pieķeramies arī uz tiem, kamēr kāds vēl piefiksē kontakts, ja tas ir nepieciešams. Tā, vai tiek saņemt dati arī par mūsu aktīviem Horizon klientiem, kam apturēta saimnieciskā darbība, likvidēts uzņēmums, izslēgts vai pievienots PVN reģistram? Jā, mēs redzējām, piemēram, pie statusiem, tā kā mēs skatījāmies uz to slikto piemēru, sauksim viņu tā, tur parādījās, ka ir likvidācijas process, piemēram, vai izslēgts no kaut kādiem citiem reģistriem un tā tālāk. Un arī Firmas LV monitoringā tas pat ir vēl detalizētāk, tur uz ēpastu visi šie te paziņojumi, tā kā tas ir, bet droši vien, ka ja jūs gribat uzzināt precīzi, tad tu minēji ap 80 notikumiem, ko jūs monitorējat, tad noteikti sazinieties ar Firmas LV, un tad jau detalizētāk izrunāsiet. Tā, vai Firmas LV monitorings, ja aktīvs attiecībos klientu Horizonā sūta paziņojums e-pastā par sankcijām? Jums ir arī sankcijas šajā monitoringa e-pastos? Jā, protams. Jā, arī tur ir. Mēs vienkārši parādījām dažādas variantus, ir gan šie Horizon e-pastu brīdinājumi, bet, gan protams, arī tajā Firmas LV 80 notikumos ir arī sankcijas. Ka to var izmantot. Ir gadījumi, ka paņemot klientu datus no Firmas LV, bankas neņem pretīm klientu, jo neatbilst nosaukums kontu numuram. Jā, droši vien šeit jāstāsta konkrēts piemērs. Mēs minējām, ka tie dati tiek normalizēti, ka tie noteikumi tiek piekārtoti, bet šie ir specifiski gadījumi, kad bankas tiešām kontrolē, tad tur būtu jāpaskatās. Es teiktu, ja ir bijis tāds gadījums, tad es domāju, ka būtu vērts arī padot ziņu Firmas LV, jo es to pielabot. Jā, paldies, jautājums tiešām ir ļoti labs, un mans ieteikums ir sūtīt tiešām mums ziņu individuāli jau uz service@Firmas LV. Mēs izskatīsim un centīsimies arī paši saprast, kurā vietā rodās šī šķēra, un noteikti novērsīsim un sazināsimies. Protams, paldies, ļoti labs jautājums. Arī, kur rakstīja, ka kādreiz pie bankas pats īpašnieks kaut ko saīsina. Tā kā jā, bet es teiktu, ka konkrēts piemērs noteikti varētu palīdzēt atrisināt tur to jautājumu tālāk. Vai ir iespēja atjaunojot datus paredzēt, ka netiek mainīts institucionālais sektors? Jā, kā jūs redzējāt, tur tad varēja atzīmēt iekšus. Šomēnes gribu kārtot savus institucionālos sektors, bet citreiz nē, tā kā jā, tu vienkārši to ķeksīt izņemiet ārā, un arī pie vienas izziņas iegūšanas vai atjaunošanas, ja jūs zinat, kad jums tas institucionālais sektors ir jūsu pašu veidā, tad arī ķeksīt izņemat ārā, un viņš šos ķekšus atcerās. Arī, ja es kā lietotājs vienreiz izņēmu to institucionālo sektoru, tad nākošais viņš atcerēsies, ka tu iepriekšreiz neņēmi. Tagad to var noteikt, vai ar automatizēto darbu automatizēto tikai par sankcijām. Jā, šobrīd tad automatizētais darbs ir tikai sankcijām. Kā es minēju, mēs pagājušajā gadā daudz runājam ar mūsu klientiem, un īsti tādai masveida datu atjaunošanai bija sajūta, ka klienti nav gatavi, ka tas tomēr ir nevis regulārs process, bet tāds akciju veida process. Tāpēc mēs to masveida datu atjaunošanu esam atstājuši kā darbību, nevis kā automatizēto darbu. Sankcijas gan tur, gan vajag regulāri atjaunot un skatīties, un tas viss ir kārtībā. Bet, ja jums ir konkrēti piemēri, kā jūsu uzņēmums šo te pārējo informāciju gribētu automātiski atjaunot, tad sūtiet mums Vizmai. Mēs noteikti labprāt uzklausīsim, jo tehniski mēs esam uztaisījuši šo darbību tā, ka viņu varētu veidot arī kā automatizēto darbu, bet mēs neredzējām to vilkmi no uzņēmumiem, ka tas tiešām tiks izmantots.
Tā kā noteikti atsūtiet vai uz atbalstu konsultantiem vai savam klientu panākumu vadītājiem vai partnerim, kāda tad ir tā jūsu situācija un vēlme. Vai būs pieejams video ieraksts? Jā, video ieraksts Brīnišķīgs būs pieejams. Es redzu, ka tur jau arī ir mūsu tehniski atbildējuši tā. Vai var uztaisīt automatizēto darbu klientu kartīšu masveidu datu atjaunošanai? Jā, tad šo es arī vēlreiz aicināšu atsūtīt to savu vajadzību detalizētāk, lai mēs saprotam un noteikti varam to izskatīt. Tā, kur Aivars raksta, paldies par vērtīgo informāciju, uzzināja jaunas lietas, jau ir pamēģinājis, jau ir pamēģinājis, un automatizētais darbs arī ir nokonfigurēts lieliski, vēl pat instrukciju nevajadzēja. Vajadzētu automatizēt tā, lai atjaunojas masveidā tikai PV numurs un juridiskā adrese. Ok, jā, tas ir labi. Bezmaksas versijā automatizētais darbs nostrādās 5 reizes, un tad tiks saņemt 5. Tajā bezmaksas versijā tur jums tad pamatā ir šīs te manuālās izziņas. Ja jau runājam par automatizēto darbu, tad jau noteikti arī ieplānojat sarunu ar firmas LV, lai varat saprast, kura tā paka, kāds piedāvājums no firmas vēl arī jums ir vislabākais un ko izmantosiet. Tā kā jā, ja jau zinat, ka redzat, ka tas sankciju automatizētais darbs jums ir vērtīgs, tad noteikti jūs tagad nogāzīs varbūt to servisu e-pastu. Jums būs daudz darba firmas LV. Ļoti labi, sūtiet viņiem visus pieprasījumus, lai viņiem ir ko darboties tagad līdz Jāņiem. Tā kā jā, super, paldies jums par labiem vārdiem. Tā jautājums arī. Un 11. Mēs tā kā sarunājušas. Brīnišķīgs darbs. Es no savas puses vēlos pateikt paldies tiešām par brīnišķīgo, es teiktu, ļoti daudzu gadu sadarbību ar Vizma. Mums ir tik izveidojās jau tik lieliska komanda, arī šodien sēžot un šeit sarunājoties kopā ar Ilgu. Mēs tikai pārliecināmies par to, cik šis viss ir noderīgs. Un arī šis webinārs, kas ļoti vienkāršā valodā mēs šeit dialogu formā tā kā centāmies pasniegt jums. Jā. Paldies jums arī otrā pusē skatītājiem un noteikti tiksimies arī turpmāk. Jā. Un jebkuri jautājumi gadījumā, kaut vai tīri pārunāt šodienas tēmas, droši sazinieties ar firmām LV, pa tālruni vai pa e-pastu, un mīļš paldies jums par šodienu. Jā, un ja ar Horizon, tad sūtat uz Vizma.LV, vai, ja jau precīzi jautājumi, varat droši sūtīt uz mūsu atbalstu. Ja izmantojat mūsu tiešo atbalstu, mēs arī savā starpā runājam. Ja ir kādas problēmas, ja firmas LV saprot, ka vajag pie Vizmas, tad viņi sūta pie mums un tā tālāk, tā ka noteikti arī trīspusēji komunicējam, un paldies, ja tiešām tas ir bijis jau ilga sadarbība, un esam komunikācijā un kontaktā viens ar otru. Tā kā jā, ko mēs varam tagad novēlēt, vēl sakārtot kaut ko līdz Jāņiem, tad sagaidīt vasaru, visi sola, ka tad būs vasara, tad labi atpūsties un arī turpināt dzīvot ar kārtīgiem klientu datiem. Drošiem, pārbaudītiem. Jā, un lai jums ir ērta sakārtot informāciju pieejama, izmantojiet to, ka kāds to jau ir sakārtojis un izdarījis jūsu vietā. Un paldies liels, ka šodien pievienojāties, un tad jau uz kādu citu sarunu tiksimies. Uz tikšanos. Atā. Visu labu.